Daugavpils Universitātes ziņas. Pie Daugavpils Universitātes moceibu korpusa Parodes īlā 1 noteikti liela rūseiba ir uzsokti moceibu korpusa dabas zinotņu i matemātikas fakultātes telpu renovācijas darbi i jauna dabas zinotņu i inženīru zinotņu laboratoriju korpusa celtnīceibas darbi, lai uzlabotu moceibu korpusa Parodes īlā 1 vidis apstākļus dabas zinotņu i matemātikas fakultātes moceibu auditorejos, kā arī āku pīlogotu personam ar īpašam vajadzībām noteikti intensīvi renovācijas darbi. Ir uzsokti kosmētiskie remontdarbi vairākos auditorejos, kur tiek leidzinotas sīnas, grīsti, greida, uzstādētas jaunas durvis, nomainētas komunikācijas. Lai auditorejās varētu iebraukti porzavītot cilvēki ratiņkrāslūs, tiek paplašinotas durvu ailis ir likvidēti slīkšņi. Intensīvi būvniecības darbi ir uzasokuši arī pie poša moceibu korpusa, kur sokta jauno dabas zinotņu i inženīru zinotņu laboratoriju korpusu celtnīceiba. Itamā šartī noteikti nulles cikla būvniecības darbi, kuru ietvaros tiek veikti kontrolis pāļu izbūves darbi, lai neradētu grunts kustības ietekmi iz jau esošu universitāti sāku, pāļi tiek ībūvēti urbjūt. Ir paredzēts, ka ākas karkasa būvniecības darbi tiks pabeigti nokušo gada pavasarī, pēc ko sekos ākas īkšdarbi. Visi minētie darbi tiek realizēti Eiropas Reģionālo attīstības fonda projekta Daugavpils Universitātes studiju programmu kvalitātes uzlabošana i vidis pieejamības nodrošinošana ietvaros. Jau 55. reizi Daugavpils Universitātē tika organizēta tradicionālo Daugavpils Universitātes starptautisko zinātnisko konference, kas notiks no 10. līdz 12. aprīļam. Konferences mērķis ir uzsvērt augstākos izglītības nozīmi i zinātniski inovatīvu risinājumu pieaugušu lomu mūsdienos, kā arī veicinot sadarbību ar Latvijas, Eiropas Savienības i citu valstu augšskolam i pētnieciskajiem centrim. Pētījumu tematika saistīta ar humanitārajiem, sociālajiem i dabas zinātņiem, izglītības mākslas, tīseibu i citam jūmam, lai pieteiktu savu dalību konferencei līdz 2013. gada 4. februāram, jo pīzareģistrēj sātislapā www.dukonference.lv. Līdz 2013. gada 15. februāram turpinājās reģistrācija 11. starptautiskajai žurnāla Journal of Teacher Education for Sustainability i Baltijas i Melnos jūras izglītības pētījumu konsorcija konferencei Sustainable Development Culture Education. Konference notiks 2013. gada 4. līdz 7. jūnijā Sanktpēterburgā, Krīvijā, sadarbībā ar Baltijas i Melnos jūras izglītības pētījumu konsorciju steiglojumu i Daugavpils Universitātes ilgtspējīgas izglītības institūtu. To rīkoja Sanktpēterburgas arhitektūras i civilos inženierijas valsts universitāte. Reģistrācijas konferencei ir iespējams elektroniski. Līdz 2013. gada 4. februāram turpinājās dazateikšana arī Latgulas reģiona vispārējos vidējos izglītības īstošu skolānu zinātniski pētniecisko darbu konkursam, ko organizēja Daugavpils Universitāte i Daugavpils pilsētas dūmis vispārējos i profesionālos izglītības porvalde. Konkursā aicinoti dazdalēt vispārējos vidējos izglītības īstošu 10. līdz 12. klašu skolāni i profesionālo vidusskolu i arotškolu audziekņi. Konkurss tiek rīkots ar mērķi padziļinot skolānu zinātnisko dabas, humanitāro, sociālo i inženieru zinotņu nozarēs, iepazīstinot skolānus ar mūsdienu zinātniski pētniecisko darba tematiku i metodēm, iesaistot skolānus tīšā pētījumu izstrādī. Labākie darbi, kurus pēc izvērtēšanas noteiks ekspertu komisija, tiks izvirzēti dalībai reģionālajā konferencē konkursā, kas norisinosies 2013. gada 16. martā Daugavpils Universitātei. Papildus informācija par itom un citam Daugavpils Universitātes aktualitātēm atrunama universitātes sātislapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedrisko attīstību menedžeri Vitu Viļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.